Sievietei, kura nejūt savu enerģētisko lauku, kura nejūt savu sievišķās enerģijas, savu pulsācijas spēku, viņai ķermenis kļūst par izdzīvošanas mehānismu vai par tādu manipulācijas rīku. Viņa prasmīgi un tehniski pareizi flirtē, viņa ir iemācīta nostāties, stāvēt, sēdēt, kustēties noteiktās pozās. Viņa ar ārējām dažādām vulgarizētām izpausmēm parāda savu ķermeni. Tā patiesība ir tāda, ka tas strādā tikai īslaicīgi un iekšēji ļoti, ļoti iztukšo. Taču tajā brīdī, kad sieviete apzinās savu spēku, savu enerģiju, viss mainās. Viņa vairs negaida to mirkli, kad vīrietis viņu izvēlēsies. Viņa sajūt, viņa izvēlās pēc tā, ko viņa sajūt. Viņa neizmanto savu ķermeni kā signālu. Viņa runā ar savu klātbūtni, ar savu lauku. Un viņa nebaidās būt par daudz, viņa nebaidās būt tieša, viņa nebaidās būt dzīve, jo viņa sāk apzināties to, ka tas patiesībā ir tas viņas spēks. Tas ir tas, kas pa īstam var piesaistīt tā vīrieša uzmanību, kurš arī to jūt, kurš to novērtē, kuram tas garšo, kur tā satikšanās var notikt pavisam citā līmenī.